Informācijai. Oga pēc pāris gadu pārtraukuma ir atgriezusies uz Strīpas un esam aizceļojuši uz Slovēniju. Uz Slovēniju mēs brauksim par Soču upi, kā mēs redzam. Tagad mums ir tāds pirmā diena pēc nometnes uzcelšanas. Mums ir izlūku darbi. Priekšspēle. The way you do it. Play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. The little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Nu, šeit bija mūsu jaukā vieta, Ir, kamēr atnāca viens kungs, kuram ir ausis kaklā iekrituši, un sāk teikt, ka mēs runājam pārāk skaļi. Bez mūzikas. Es uzsveru, bez mūzikas mēs runājam. Nu, viņš mums sāk garš šmuts virsū, nu mēs pa to joku paņēm savāc māms. Laiks te arī galīgi nekāds. Mēs šo vietu nosaucām, tur, kur tas skaistais akmentiņš, nosaucām pa Minēt bulvāru. Šo mēs varētu novērtēt
Pa Dubļu bulvāru. Nu, pilnīgs nekas ir. Ne mums štem var uzvest, ne 6 tulamorus atvestīt. Nu, neko, nekā nav. Krogā viskija nav, nekā nav, tikai lēts kaut kāds Čehu halvs Budvaizers. Viss. Ko mēs darām šodien? Šodien mēs kāpsim kalnos. Vakardien mums bija... Vakar mums izdzina no nometnes no rīta. Jā, vakar mums izdzina no nometnes, ko jau mēs pastāstījām. Palūdz pārvietoties. Šodien mēs braucam kalnos uz Itālijas pusi. Tad mēs kāpsim pašā augstākā kalnā, kas ir... Kanin kalnā. Jā. Raimond, mazs rezumējums par vakardienu un šodien, ko mēs darām. Nu, vakar bija tā, ka no lietas nokļuvām saulē. Nu, mīnus ir tāds, toaletē nav 4 toaletes papīri, bet ir viens, bet šeit ir jumts virs galvas silts, drēbes silts, ēdienas silts. Nu, kā mājās. Un katram savu gultu. Šnaps saldētavā. Nu, šodien ir, vārdam vietas trūkst. Lai runā tas, kas te ir apkārt. Arī. Atbraukus uz Kanīnu kalnu. Esam Eiropā, tāpēc mums lejas daļas no virsotnes nav jāmēro ar kājām. Brauksim ar vagoniem, ar Ikarus. Un pēc tam brauksim līdz 2000. Līdz cik mēs braucam? 2200? Jā, līdz galam. 2200 mēs braucam un pēc tam palikuši nieki vēl 400 metri līdz virsotnei. Un šodien laiks ir skaidrs, un es domāju, ka grupa ir spēcīga. Mēs sasniegsim virsotni, un laiks ir labs, un es pieļauju, ka mēs redzēsim arī Venēciju. Un akmeni noripināsim. Un noripināsim akmeni. Valsts moš mums karogā vajag uzlikt kādu. Karogu skatīsimies pēc situācijas. Kādam, kam ap balts aptens uzzīmēs. Raims ir bijis ar maniem 1800 augšā, ja? Ukrainā. Šitas būs augstākais Raimim. Viena no virsotnes. Varbūt kāda emocija rādīt. Varbūt tās emocijas atstāsim ir lejupceļā, tad, kad būs nonāks ir, es apsolījis ir kolēģiem, kas brauks vilcienā un ja šūpinās vagoniņu, es ar kaut ko iedošu pa galvu. Un pohu, neskatoties ne uz ko. Galvenais ar dampīt netrāst. Nu, tā kā, tā ir. Raims ir man pierunājis ir šitā ten braucienu, man jau uz zemes vietas pietiek. Labi, tad donamies uz virsotni. Nu, Roņķa, kā jūties? Drusīgi nobijās, patieši godīgi. Pirmā bīstamā tad pārēj bija. Siet saulene manāmi noziet diena, nāk vakars nemanāmi aizver vārtus. Siet saulene manāmi noziet diena, nāk vakars nemanāmi aizver vārtus. Un saule nemanāmi savu rietu meklē, kā meklēju es nemanāmus vārdus. Un saule nemanāmi savu rietu meklē, kā meklēju es nemanāmus vārdus. Par mākoņiem, kas vilpo šķērsvējiem, par mākoņiem, par meklētājiem, karātavu putniem, par meklētājiem, kam pāri nemanāmi pārsiet saule, pirms pavasariem un pirms vārdiem tukšiem. Kam pāri nemanāmi pārsiet saule, pirms
pavasariem un pirms vārdiem tukšiem. Pārsiet saule pirms pavasariem un pirms vārdiem tukšiem, kam pāri nemanāmi pārsiet saule pirms pavasariem un pirms vārdiem tukšiem. Bija burkāniņi. Burkāniņi, jā, tikai veselīgi pārtika, neko citu. Jā, mēs visu nedēļu tikai veselīgi pārtika ēdam. Jā, super, nu. Ideāli. Jā. Un kas mums te top? Cepās te burkāniņi, gaļiņi sacept, rekur vārās. Aha. Taps plaus. Super. Harijs ir ļoti noguris no šitās Dubļu ielejas. Viņš tagad jau pilnīgi bez siltiem palagiem, bez nekā jau atpūšās. Galvenais, ka saule nespīd acīs. Tas ir pamats ir šīs viens par nakti mēs tam. Tu tik klus. Mājā, es vairāk nevaru izturēt. Es gribu iet gulēt, un es pilnīgi nevaru pagulēt. Un kaimiņos dzīvo apakšstāvā viens cilvēks, kas ir 2 hektārus par nakti izrādīja 2 rotas. Viens pats. Pēdējā dienā mēs braucām par zipline. Augstums ir no 300 līdz 400 metriem. Mēs tagad esam treniņu nometnē, lai apgūtu pašu primāro, kas ir vajadzīgs, lai nobremzētu tādā augstumā un viss. Tāds bailes mums visiem ir, jo tāda neziņa, kas būs, jo tādā augstumā mēs neesam bijuši. Pilskalns ir 3 stāvīgi. 12 metri augstāks. Augstāks, 12 metri augstāks, jā. Pāris ir nobrauc. Nu, emocija. Pašā augstākā virsotnē un atradām Lāču alu.
Tad tiekamies. Mēs jau pastīties, kas dzīvot vēlā. Tad pat tiešot sniegt cilvēks vai baltais lāpis. Mums tik nepieciešams negribēt skriet lejā kalnā. Tas laikam nav mājās, ne? Aizgājis medībās. Jā, viņš medībās. Varbūt tieši labāk, ka viņš nav. Arī, kā bija tā dziesma par to Elle, bija, kancāru bija. Un vīri mēģina ķert tos te salaktīņus. Ja kādām vajag čurāta saka, vajag ir piestāt uzpīt. Iepļaut. Jāsāk budžets, bišķi pietaupīt, ne, lai mājās ir arī ko iedzert. Pēdējā diena mums Bovecā, Sočā. Šodien pēdējo dienu mēs esam izvēlējušies ūdens dienu. Brauksim no Serpenītes 1 līdz Termolī. Kategorija 2. 4. Bet ūdens salīdzinoši maz. Un Raims saka, kad izbrauks. Nu, viņam vajag pajautāt, pajautāsim arī, ko viņš saka par tām krācēm, nu, kad brauc. Jo viena muca ir un sifons, un kad iesim cauri, Raims varbūt lītās izstāstīs sarunās. Tik sakrau mants, tā mugursomu, un tev jau pārliek kādu kociņu pāri. Un tad, kad dod mucai cauri, babak, un vilus tā pāri, un tas mutē. Un tikko tam cauri vēl vienreiz tāds pat. Un tad ir visi, urā! Paveicā. Kas notiek, kad tas vilus ir? Nu, slapja, kas ir slapja. Nenāk virs uz vēdru. Nu, nāk uz vēdru, uz rokām, uz kājām un uz dampīti. Bet to jau nav laika domāt. Galvenais, kad ir ko elpot.
Un kā pēdējā diena? Pēdējā diena ir, esmu nedaudz apslims, bet negribu laist garām savu vēl šito Slovenijā, kas ir atlikusi diena, un izmantoju to pusslims. Kur tavu ceļi? Kur tavu ceļi? Ej, Nē, tur tā kā nevar aizsakt. Nebija, es tev saku, ja viņi var likt uz sapus, man līdz pēc. Man līdz riktīgi, man ir katrs ģēdzi. Kāds sanāk? Kāds, kurš nāk? Šitas? Katri viss, kad diemani brīvs, mums ir bijis, man tie visi ķirļi, tas ir te. Nē, tā viņam jābūt. Man viņš traucē. Plāksteri nepietiks. Visiem plāksteri nepietiks. Galvenais ir gumijas cienīgi. Ņauks. Jo Roņkam šitā gadījās pirmajā dienā, un tas bija daudz nopietnāk, jo šodien viņš ir dabūjis angīnu. Un viss sākās ar vienu mikrotraumu. Kas te mums pa dienu ir šodien? Šodien ir 8. datums. Nu, pēdējā ūdens diena. Mēs ar Māri braucām, un mūsu meisteri bišķi pievilka. Nācās izmantot glābšanas visādas elementus. Mārim bija ļoti liela pieredze, un tas ar visādām kāpšanām no akmeņiem, ko es pat nemaz teorētiski nezināju. Tā kā, jānovērtē ūdens spēks un savu meistarību. Tas būs arī viss šoreiz. Labdien! Šodien ir tā diena, kad ir ekspedīcija noslēgusies, kad mēs dodamies māju. Piestājām pa ceļam pie Eiropā augstākā ūdenskrituma. Esam Austrijā, uztaisījām tādu mazu līkumiņu, lai varētu apskatīties šo dabas fenomenālo veidojumu. Eiropā pats augstākais ūdenskritums, Krimula ūdenskritums, 380 metru augsts. Tunelis. Šito arī var neatcerēt? Nē. Iespēja tik daudz gribāt.